visos šāda tipa logos var ievilkt failus pa taisno no datora vai uzspiest šeit un ievietot tos no datora mapes. Tāpat tās būs kopējiem izdevumiem un projekta izdevumiem šeit vai arī papildus failiem šeit. Uzspiežot augšpusē, vienmēr atgriezīsies aktīvo projektu sarakstā. Šī ikona nozīmē, ka tu uzspiežot uz tās saglabā šī izdevuma apstiprināšanas lapu, šo lapu kā linku, kur tu vari aizsūtīt jebkuram lietotājiem. Uzspiežot uz uzvārdu, tu uzreiz nosūtīs WhatsAppā ziņu cilvēkam, kas ir nākamais apstiprinātājs, ar pieprasījumu apstiprināt šo izdevumu. Šis zīmolītis nozīmēs to, ka tu vari labot šo izdevumu, atvērs labošanas skatu un dzēst izdevumu būs izdzēst šo izdevumu. Un attiecīgi ir sarkans, tas nozīmē, ka ir AI plus ievietots un tāpatās viņi ir iespēja labot. Šī poga nozīmēs aizsūtīt šo summu uz Svetbank kā maksājumu, vai arī, ja tu viņu sadalīs, tad tu varēsi sūtīt dalītavu maksājumu uz Svetbank. Šī mapīte nozīmē papildus failu un to pievienošanu. Sprādzīte ir pavadzīmes fails, citās iespējās, kā piemēram veidi vai partneri, dzēšanas funkcija var tikt attēlot kā sarkans miskastes simbols. Visas šīs pogas ir attēlotas arī bilancē un pārējās sadaļās. Arī šeit ir sūtīšana uz Svetbank, pavadzīmes fails, apstiprināšana, links uz izdevumu. Un tagad parādīšu ēpastus, kādas saņem pēc kādas darbības. Piemēram, pēc izdevuma apstiprinājuma, kad iepriekšējais lietotājs ir apstiprinājis, tev atnāk šāds ēpasts ar vērtību, veidu, paskaidrojumu, un šeit var uzspiest un atvērt pievienotā failu, vizuālo attēlojumu. Šeit var redzēt, vai tas ir jau apmaksāts vai nav apmaksāts, un šeit var uzspiest un uzreiz nonākt apstiprinājuma lapā. Kad tavs izveidotais izdevums ir apmaksāts, tu saņem šādu ēpastu, kur ir parādīts, ka šis izdevums jau ir apmaksāts. Reiz nedēļā piekdienās tu saņemsi ēpastu, kur ir visa informācija ar neapstiprinātiem, nepārvietotajiem rēķiniem. Ja vēlēsies atjaunot paroli, tev atnāks šāds ēpasts, kur tev jāuzspiež linkam, un tu varēsi izveidot jaunu paroli. Un jauns lietotājs saņem šādu ēpastu, kur viņš varēs uzspiest un izveidot pirmreizējo paroli. Ja tavs izveidotais kavējums ir dzēsts, tu saņem šādu ēpastu, un, ja tev būs jāapstiprina kādu kavējumu, tev atnāks šāds ēpasts. Tu esi norādīts kā apstiprinātājs, lūdzu dodies uz SEP-Construction un apstiprini šo kavējumu. Uzspiežot uz šiem, tu uzreiz vari nonākt sistēmā. Un, ja tu būsi aizvietotais kādam kavējumam, tev rādīsies šāds ēpasts. Ja nepiekrīt, sazinies ar kavētājiem vai ar apstiprinātāju. Kad kavējums būs apstiprināts, visu komandu saņems informāciju par konkrēto kavējumu. Prombūtnes laikā pienākums pilda tāds lietotājs, šo kavējumu apstiprināja tāds lietotājs. Minētais iemesls ir iemesls, ko ievad izveidojot kavējumu. Tāpat šeit var nonākt uzreiz SEP-Construction sistēmā.